Lai kaut ko sasniegtu, ir no kaut kā jāatsakās. Katra veiksmes sāks ar pareizo izvēli. Kāds panākt sev vēlamo sportisko formu, stāstīs mums Līga Sama, kura kopā ar mums ir vairāk kā 1 gadu. Sveiki! Mani sauc Līga Sama, esmu florista, 2 bērnu māmiņa. Kad man bija 18 gadi, sāku pieņemties svarā. Rezultātā 2 gadu laikā pieņēmos apmēram par 25 kilogramiem. Apmēram pusgadu pēc 2. bērniņa dzimšanas beidzot pienāca tas mirklis, kad sapratu, ka tālāk vairs nav kur, un sāku ķerties vērsim pie ragiem. Naktīs, kad ģimene gulēja, beidzot varēju veltīt sev 100% uzmanību, un 1,5 stundu steperīšu ar hantelītēm rokās veicu kardio treniņu. Izmainīju arī savu ēdienkarti, izslēdzot pusfabrikātus, ceptus, traknus, balto miltu ēdienus, sviestu, krēju un majonēzi. Līdz es sapratu, ka vēlos to visu nodarboties nopietnāk un sāku apmeklēt fitnesa klubu. Šeit es esmu 4 līdz 5 reizes nedēļā un nu jau ir izveidojies kā dzīves stils, bez kura ļoti grūti iztikt. Šeit es turpinu savu ceļu uz mērķi, atbrīvojos no dienā uzkrātās spriedzes un smeļos ļoti daudz pozitīvā, jo šeit ir tiešām superīgi. Atskatoties uz savu lielo paveikto darbu, galvenie punkti, kam ir vērts pievērst uzmanību. Pirmais – atvērt acis un izkāpt no rožainās ilūzijas, ka viss ir kārtībā. Otrais – patiesa vēlme, tai jābūt tik spēcīgai, kā vēlmei pēc gaisa. Es atceros, ka pašā sākumā tas izmisums bija tik liels, kad sākumā raudāju naktīs, lai man pietiek spēks sasniegt savu mērķi. Trešais – iedvesmas avots, kam seko tik mirkli, lai nezustu fokus. Un šeit es varu pateikt lielu paldies savai māsacei Baibai Straupmanai. Un, ko es varu piebilst, ir ļoti svarīgi atrasties starp cilvēkiem, kas domā līdzīgi un kas tevi motivē. 4. – vizualizācija. Patstāvīgi censties sevi sajust tādu, it kā jūs jau būtu sasnieguši savu mērķi. 5. – nedariet sev pāri, nebadojieties. Tam nav jābūt sevi spīdzinošam procesam, jo pretējā gadījumā var sekot noraušanās no pašu uzliktās sev ķēdes, jo sapratni par notiekošo nav vienas dienas process, jo vecajiem ieradumiem ir ļoti milzīgs spēks. 6. – nepazaudēt fokusu, iekrītot komforta zonā, ka nu jau var atļauties mazliet vairāk sev politināt. Visu, ko darīju, es darīju tiešām ar milzīgu prieku, jo es zināju, ko tas man dod un ko es vēlos. Novēlu visiem viegli šo procesu, un vienalga, cik īsts vai garš ceļš ejams, galvenais būt saskaņā ar sevi un nepadoties.